Labdien! Lai šis brīdis piepilda tavu dienu ar spilgtām krāsām. Amen! Un es zinu, ka tas brīdis, ka mēs pavadām laiku ar Jēzu, tas brīdis piepilda mūsu dzīves ar spilgtām krāsām. Tas piepilda mūsu dzīves ar spilgtām krāsām. Un Dievs tiešām izmaina visu. Un es vienmēr to saku pat sev, ja tu, Armand, nebūtu lūdzis Dievu. Ja tu nebūtu lūdzis Dievu, kāda būtu tava diena šodien? Kāda būtu tava dzīve? Un paldies Dievam, mums ir Jēzus, pie kā griezties, mums ir Jēzus, kam tuvoties, mums ir Jēzus, kas mums palīdz ikdienas. Mums ir Jēzus, kas dod prieku un jēgu mūsu dzīvei. Slava Dievam par to, slava Jēzum Kristum, par to, ka mums ir Jēzus, ka mums ir glābējs, ka mums ir pestītājs, pie kā mēs varam griezties ikdienas, un Viņš palīdz, Viņš svētī, un es šodien tiešām dzīves liecinieks tam, kad Jēzus patiešām rūpējas, kad Jēzus patiešām gādā par katru savu bērnu, par katru savu kalpu, un ka Viņš nevienu neatstāja, un ka Viņš nevienu nepamet, bet vienmēr ir blakus, lai palīdzētu, lai svētītu, lai dziedinātu, lai atbrīvotu, lai izmainītu mūsu dzīves pilnībā. Paldies Jēzum Kristum. Un šodien mums ir 97. psalms. Šodien mums, mīļie, ir 97. psalms, un kā es vienmēr iesaku šo psalmu noklausīties līdz galam, un tāpēc, kad būs atkal vairāki punkti par to, tad vairāk šīs galvenās domas, kā tu vari šo psalmu pielietot savā dzīvē. Amen, būs vairāk punkti. Un lasīsim šodien 97. psalmu. Un es ticu, ka jūs būsiet bagātīgi svētīti atkal, jo es pats esmu svētīts. Es pats esmu svētīts lasot šo psalmu. Slava Dievam! Paldies Jēzum Kristum! Lasīsim, mīļie, 97. psalmu. Man ļoti patīk, kā Pāvils saka Timotejam: lasi svētos rakstus, izglābs pats sevi un izglābs tos, kas tevī klausās. Tu izglābs pats sevi un izglābs tos, kas tevī klausās. Slava Dievam! Slava Jēzum Kristum! Slava mūžīgajam un patiesajam Dievam! Slava Jēzum! Jā, tad lasam. Tas kungs ir ķēniņš. Tas kungs ir ķēniņš, lai līksmojas zeme, lai priecājas līdzi jūras salas lielā pulkā. Tad psalma nosaukums ir Dieva valdīšanas varenība. Tas kungs ir ķēniņš, lai līksmojas zeme, lai priecājās līdzi jūras salas lielā pulkā. Padebeši un tumsa ir ap viņu, taisnība un tiesa ir viņa troņa balsti. Uguns iet viņa priekšā un sadedzina visapkārt viņa ienaidniekus. Uguns iet viņa priekšā un sadedzinā visapkārt viņa ienaidniekus. Viņa zibeņi apgaismo pasauli, zeme to redz un trīc bailēs. Kalni izkūst kā vasks tā kunga visu zemju augstā valdnieka priekšā. Debes sludina viņa taisnību un taisnīgumu, un visas tautas redz viņa godību. Apkaunoti, lai kļūst visi elku tēlu kalpi, kas lepojas ar saviem elkiem. Viņa priekšā zemojās visi elki. Ciāne klausās un priecājas. Jūdas meitas līksmo par tavām tiesām, ak kungs.
jo tu, kungs, esi visaugstākais pa visu pasauli. Esi ļoti augstu pacelts pār visiem dieviem. Amen, jo tas, kungs, esi visaugstākais pa visu pasauli. Esi ļoti augstu pacelts pār visiem dieviem. Jūs, kas to kungu mīlat, ienīstiet ļaunu. Viņš pasargā savu svēto dvēseles, viņš tās izglāb no bezdievju rokas. Gaisma atspīd taisnajam, un prieks atmirds tiem, kas sirdī skaidri. Priecājieties jūs taisnie par to kungu un teiciet viņa svēto vārdu. Izlasīšu vēlreiz. Priecājieties jūs taisnie par to kungu un teiciet viņa svēto vārdu. Amen, amen, mīļie. Padalieties šo video tālāk, rakstiet komentārus. Es ļoti priecājos par katru komentāru. Protams, saku lielu paldies, ja kādam sirdī ir atbalstīt finansiāli šo kalpošanu. Lai Dievs jūs bagātīgi sveitī. Es nevaru atalgot, bet tas kungs jums bagātīgi par to atalgos. Amen, un viņš jūs bagātīgi sveitīs. Bet tas viss ir jūsu rokās. Šodien mēs lasām un pārdomājam 97. psalmu, un es jau izlasīšu šo psalmu, un tagad, mīļie, galvenās domas no šī psalma. Slava Dievam! Tātad pirmais, ko es redzu šajā psalmā, pirmā doma, tāda neliels apraksts par šo psalmu. Psalms ir daļa no Bībeles, amen. Mēs nevaram nevienu raksturiet izņemt ārā, un katrs vārds, tas ir vajadzīgs, un tāpēc mēs lasām Bībeli, tāpēc, ka mēs zinām, ka cilvēks nepārtiek no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes, amen. Amen. Un tad arī šis psalms, viņš tiešām runā par Dieva valdīšanu, par taisnību, par slavēšanu, lai mēs slavētu Dievu. Un tad otrā doma, tad galvenā doma šajā psalmā ir Dieva valdīšana pār visu pasauli. Dieva valdīšana pār visu pasauli. Psalms sākās ar paziņojumu, ka tas kungs ir ķēniņš. Amen. Ka tas kungs ir ķēniņš, kas liecinā par viņa valdīšanu pār visu zemi. Amen. Kad mēs izlasām Bībelē, tas kungs ir ķēniņš, mēs apzināmies, ka Dievs ir tās, kas valda pār visu zemi, un tas uzsver Dieva suverenitāti un varu. Amen. Man patīk, kā Jesajas grāmatā 6. nodaļā, kur rakstīts, kad Jese redzēja to kungu, viņš redzēja, kā šie ķerubi lidinājās ap Dievu, un viņi sauca svēts, 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 tas kungs Celbots. Pilna zeme viņa godības, viņa varenības un viņa spēka. Amen. Tātad Dieva suverenitāte un vara par visu pasauli. Trešais punkts. Pirmais bija punkts, vienkārši tāds neliels pārdoms par šo psalmu, bet mēs skatāmies dziļāk, jo mēs gribam daudz dziļāk ielūkoties Dieva vārdu patiesībā, Dieva vārdu gaismā. Trešais punkts. Dieva taisnīgums un taisnība. Tiek slavēts tad šajā psalmā tiek slavētas Dieva taisnīgās tiesas, uzsverot, ka viņš valda ar taisnību un taisnīgumu. Amen. Šis aspekts uzsver Dieva morālo integritāti un viņa gribu darīt to, kas ir pareizs. Amen. Dievs dara to, kas ir pareizs. Kā apostols Pāvils saka, ja es spēju kaut ko labu domāt,
tad tas ir no Dieva. Ja es spēju kaut ko labu domāt, tad tas ir no Dieva. Tad, ja es vispār kaut ko labu šeit uz zemes varu izdarīt, tad tas ir no Dieva. Amen. Tāpēc Dievs tiešām dara visu to, kas ir pareizs manā un tavā dzīvē. Mēs uzticamies Dievam. 4. punkts – Dieva klātbūtnes spēks. Tad 4. doma, ko es redzu šajā psalmā, ir Dieva klātbūtnes spēks. Psalms apraksta dabas notikumus, piemēram, zibens un zemes drebēšana, kā Dieva klātbūtnes izpausmes. Amen. Tad gan zibens, gan zemes drebēšana, visi šie dabas notikumi, tas apzīmē Dieva klātbūtnes izpausmes. Amen. Mēs taču gribam, lai Dievs parāda savu klātbūtni, lai viņš parāda savu godību, ka mēs to redzam savā dzīvē. Tas liecina par Dieva spēku un to, kas ir un to, ka radība ir pakļauta viņam. Amen. Tas liecina par Dieva spēku un to, ka radība ir pakļauta Dievam. Amen. Slava Dievam. 5. doma, ko es redzu šajā psalmā, ir Dieva gaisma un glābšana. Es redzu šajā psalmā Dieva gaismu un viņa glābšanu. Amen. Un es domāju, ka mēs katrs lasot Bībeli, mēs ieraugam Dieva gaismu šajās Bībeles lapas pusēs. Un mēs ieraugam Dieva glābšanu, ka Dievs ir nācis, lai meklēt un glābt pazudušo. Ja es saku, esmu nācis meklēt un glābt pazudušo. Dieva gaisma un glābšana. Šajā psalmā ir teikts, ka tas kungs ir taisno gaisma un prieks. Amen. Psalmā ir pateikts, domāju, to arī šodien var pateikt, tas kungs ir mana gaisma un mans prieks. Tas kungs, Jēzus, ir mana gaisma un mans prieks. Pasaki šodien, šajā dienā, tas kungs ir mana gaisma, Jēzus ir mana gaisma un mans prieks. Un tas simbolizē cerību un glābšanu. Amen. Cerību un glābšanu, ko Dievs piedāvā tiem, kas seko viņam un uzticās viņa vārdam. Mīļie, Dievs mums dod cerību un glābšanu, ja mēs viņam uzticamies un uzticamies viņa vārdam. Amen. Slava Dievam. 6. doma, ko es redzu šajā psalmā, ir aicinājums atstāt elkus un atgriezties pie Dieva. Tad šajā psalmā es redzu aicinājumu atstāt elkus un atgriezties pie Dieva. Kā Bībelē teikts, ka jūs no visiem šiem elkiem esat atgriezušies, to Pāvils raksta šīm draudzēm, ja, vai tur Korintā, vai Kolosā, vai Efeziešiem, kad viņš lasa, jūs atgriezāties no saviem nedzīvajiem darbiem, lai kalpotu dzīvajam un patiesajam Dievam. Amen. Jūs atgriezāties no saviem elkiem, lai kalpotu dzīvajam Dievam. Aicinājums atstāt elkus un atgriezties pie Dieva. Psalms aicināt Dieva tautu atstāt nepareizus ceļus un elku pielūgšanu un atgriezties pie taisnības un Dieva pielūgšanas. Amen. Slava Dievam. Arī mēs esam atgriezušies pie sava Dieva, mēs esam atdevuši viņam savu dzīvi un mēs viņu katru dienu pielūdzam. Amen. Slava Jēzum. 7. doma, ko es redzu šajā psalmā, ir Dieva godības atzīšana. Dieva godības atzīšana. Tātad šī psalms aicina zemi un visus tās iedzīvotājus priecāties par Dieva valdīšanu. Amen. Šis psalms aicina zemi un visas tās tautas iedzīvotājus, visu šo zemeslodu un visu, kas uz šīs zemeslodes dzīvo,
priecāties par Dieva valdīšanu, priecāties par Dieva valdīšanu un atzīt viņa godību. Un atzīt viņa godību, un tas uzsver kopīgu prieku un pateicību par Dieva vadību. Amen. Tas uzsver kopīgi, priecāsimies, mīļie, šajā rītā visi kopīgi un pateiksimies par Dieva vadību mūsu dzīvēs. Amen. Pateiksimies Dievam par Dieva vadību mūsu dzīvēs. Paldies Tev, Tēvs Dievs! Paldies Tev, Jēzu! Paldies Tev, Svētais Gars! Slava Dievam! Paldies Tev, Jēzu! Paldies Tev, Kungs! 8. doma, ko es redzu šajā psalmā, ir psalms noslēdzas ar aicinājumu taisnajiem priecāties. Psalms noslēdzās ar aicinājumu mums, mēs, Dieva tauta, mēs, Dieva bērni. Dievs mums šodien aicina, lai mēs priecājamies par viņu. Priecāties par tā kunga valdīšanu un parādīt uzticību un pateicību Dievam, parādīt uzticību un pateicību Dievam par viņa labestību un par viņa aizsardzību. Amen. Es ticu, ka arī šajā dienā Dievs teica, es tev pateicu, tu teici Dievam, es tev pateicos, Dievs, par tavu labestību un par tavu aizsardzību. Paldies Tev, Jēzu. Un 9. doma, ko es redzu šajā psalmā, tāds pārskats par šo psalmu, kad psalms runā par Dieva valdīšanu. Amen. Par Dieva valdīšanu mēs priecājamies. Es vienmēr priecājos, ka Dievs valda. Es gribu, lai viņš valda manā dzīvē, manā ģimenē, manā darbvietā, draudzē, lai kur es saku, ka Dievs ir visur klātsošs. Kā Dāvids saka, Dievs mani apņem no visām pusēm. Vai es ceļos, vai es eju, vai es guļu, tu esi ap mani no visām pusēm. Man šī atziņa ir tik brīnišķīga, Dāvids saka, ka es to nevaru saprast. Amen. Ka Dievs katru dienu man apņem no visām pusēm. Halleluja! Amen. Tad šis psalms, viņš slavē Dievu par viņa suverenitāti, par viņa taisnīgumu, par viņa mīlestību pret savu tautu. Amen. Kad Dievs parāda, mēs arī mīļie bijām tālu, bet tagad mēs esam tuvu. Mēs, kas bijām tālu, bet tagad mēs esam apžēloti, mēs esam Dieva tauta, mēs, kas nebijām tauta, bet tagad mēs esam Dieva tauta, un par to runā jaunā derība. Amen. Mēs esam žēlstības laikā, mēs dzīvojam žēlstības laikā. Un tiešām Dievs parāda savu taisnīgumu, savu mīlestību pret savu tautu, un par to runā šis psalms. Tas uzsver Dieva spēku un godību, un vienlaikus aicinot cilvēkus pielūgt Dievu ar patiesīgu sirdi. Amen. Šis psalms aicināt Dievu pielūgt ar patiesīgu sirdi. Slava Dievam! Kā es šo psalmu varu pielietot savā dzīvē? Kā tu un es, mēs varam šo psalmu pielietot savā dzīvē? Pirmais, iedziļināties un pārdomāt, iedziļināties svētajos rakstos un pārdomāt. Lasiet un pārdomājiet 97. psalmu regulāri. Uzskatiet to par avotu, no kuras smelties iedvesmu un gudrību. Es, mīļie, ticu tam, kad jūs paņemot šo bībeli rokā, jūs saprotat, tas ir mans avots. Tas ir mans avots ikdienā, no kā es smeļos iedvesmu un gudrību. Halleluja! No bībeles es smeļos iedvesmu un gudrību. Pārdomājiet arī par Dieva valdīšanu un par viņa taisnīgumu, kas atspoguļojas jūsu dzīvē un pasaulē apkārt. Amen. Es zinu, kā esmu lasījis Kenneth Hagin grāmatas, un viņš arī to uzsver, kad Dievs valda starp ticīgiem. Dievs, varbūt mēs šo nevaram ieraudzīt tā pasaulē,
ka pie pasaulīgiem, kaut gan Dievs liek savai saulē uzliet par taisniem un netaisniem, un liet savam lietumu līdz par ļauniem un labiem cilvēkiem, ja? Ka viņš parāda savu labvēlību pret visiem cilvēkiem, bet it īpaši viņš rūpējās par savu tautu, par saviem bērniem, un mēs esam atļaujuši Dievam valdīt mūsu dzīvēs. Mēs esam atdevuši savu brīvo gribu Dieva rokās, un mēs gribam, lai Jēzus ir mūsu dzīves kungs, jo mēs zinām, ja mēs esam atdevuši savu dzīvi Jēzum Kristu, mēs esam atdevuši savu dzīvi drošās rokās. Amen. Varenajās Dieva rokās. Un mēs to es personīgi to vēlos, lai Dievs valda manā dzīvē. Un viņš valda visā pasaulē pie tiem, kas ir atdevuši savu brīvo gribu Dievam, lai viņš valdītu par jūsu dzīvēm. Otrais solis – pateicības prakse. Pateicības prakse. Katru dienu atrodiet iemeslus, lai būtu pateicīgi par Dieva gaismu. Vai tu esi pateicīgs, ka Dieva gaisma ir tavā dzīvē, ka viņa mīlestība ir tavā dzīvē, ka viņa aizsardzība ir tavā dzīvē. Amen. Jo Jēzus teica, kas viņam ticēs, tas nestaigās tumsībā, bet viņā būs dzīvības gaisma. Amen. Kā nosaucās arī šī grupa, arī šī lapa dzīvības gaisma. Un man šis pāns ir ļoti mīļš, jo tas, kas Jēzum ticēs, tas nedzīvos tumsā, tas nestaigās tumsā, bet viņā būs dzīvības gaisma. Un pateicies par Dieva gaismu, un pateicies par viņa mīlestību, un pateicies par viņa aizsardzību katru dienu. Un dalies savā pateicībā arī ar citiem, veicinot pozitīvu attieksmi un uzmundrina apkārt visus. Amen. Dalies savā pateicībā ar citiem. Saka, es katru dienu, aizies draudz, saka, es katru dienu pateicos Dievam par viņa gaismu, par viņa mīlestību, par viņa aizsardzību, ko es piedzīvoju katru dienu savā dzīvē. Uzmundrina arī citus un iedvesmo arī citus, lai arī viņi pateicas Dievam. Trešais solis – morālo principu ievērošana. Trešais solis, kā šo psalmu var pielietot savā dzīvē, morālo principu ievērošana. Pieņemiet personīgu apņemšanos dzīvot taisnīgi un godīgi. Pieņemiet to, kad jūs dzīvosiet taisnīgi un godīgi. Atspoguļojiet Dieva taisnīgumu savā ikdienas darbos. Atmetiet jebkuru rīcību vai paradums, kas ir pretrunā ar taisnīgumu un godīgumu principiem. Atmet jebkuru rīcību, kas neatbilst Dieva vārdam. Lasi Bībeli, lai Dieva vārds tev pārņem, lai tavā dzīvē rodas pareizi paradumi. Amen. Ceturtais solis, kā šo psalmu var pielietot savā dzīvē, ir draudzes un pielūgsmes nozīme. Piedalieties draudzes vai draudzes pasākumos, ko es vienmēr aicinu. Arī mums draudzīta ir Veikfildā un Anglijā un visa ļoti, ļoti gaidīt. Piedalieties draudzes pasākumos, kas veicina kopīgu prieku un pateicību par Dieva darbu tavā dzīvē. Amen. Tas veicinās kopīgu prieku, ka tu būsi kopā ar brāļiem un māsām. Arī šajā rītā mēs esam kopā, un tas mūs veicina kopīgu prieku. Amen. Par Dievu. Praktizējiet regulāru pielūgsmi, gan personīgi, gan kopā ar citiem, lai godinātu Dieva valdīšanu un viņa mīlestību. Praktizējiet regulāri Dieva pielūgsmi. Vakar arī es turpināšu remontēt koridori un tādu remonta darbiņu. Vakar tur piešpaktilēju visu, tur arī nokrāsoju tur durvis un es uzliku slavēšanas mūziku un tāds prieks, tāda laime, tiešām praktizēt pielūgsmi, ka tu vari pielūgt Dievu, ka tu vari slavēt viņu un tiešām un godināt Dievu arī ar citiem no saviem ticības biedriem. Amen. Slavu Dievam. Slavu Dievam. 5. solis, ka es šo psalmu varu
pielietot savā dzīvē, atrodiet brīžus klusumā. Tad 5. solis – pārdomas par Dieva klātbūtni ikdienā. Pārdomas par Dieva klātbūtni ikdienā. Atrodiet brīžus klusumā un mierā, lai justu Dieva klātbūtni savā dzīvē. Es tev novēlu, brāl, māsas, lai tu sajūti Dieva klātbūtni Jēzus Kristus vārdā. Atrod brīžus klusumā un mierā, lai tu sajustu Dieva klātbūtni savā dzīvē. Ļaujiet arī ļaujiet, lai jūs dzīvēs tāds brīžu pārdomas. Un tas tiešām pārdomājiet, un es domāju, ka arī viss ir tavās rokās vienmēr. Viss tavā ikdienā ir tavās rokās. Tu lasīsi Bībeli, ja tu lūgsi Dievu, tas tevi iedvesmos, tas tevi stiprinās. Un arī grūtības tu pārvarēsi, ja tev būs stipras attiecības ar Dievu. Tāpēc veicini šīs stiprās attiecības, šīs stiprās saites ar Jēzu Kristu. Amen. 6. solis – aizsardzības un uzticības attīstīšana. Uzticieties Dieva gādībai. Uzticieties Dieva gādībai un aizsardzībai savā dzīvē. Uzticieties, mīļie, Dieva gādībai un aizsardzībai savā dzīvē. Atcerieties, ka Viņš ir taisno gaisma un prieks. Viņš ir tava gaisma un tavs prieks. Atceries, ka Dievs ir taisno gaisma un prieks. Dalieties savā uzticībā Dievam ar citiem. Sniedziet atbalstu un mierinājumu tiem, kuriem tas ir nepieciešams. Sniedziet mierinājumu un atbalstu tiem, kuriem tas ir nepieciešams. Mīļie, praktizējot šos soļus un punktus ikdienā, jūs varat padziļināt savu personīgo garīgo dzīvi, kā arī stiprināt savas attiecības ar Dievu. Amen. Tu vari stiprināt, ja tu pielietos to, tu tiešām padziļinās savu garīgo dzīvi, un tu stiprināsi savas attiecības ar Dievu un ar apkārtējiem. Un tiešām 97. psalms tev var kalpot kā iedvesma un kā vadlīnijas avots, kas palīdz orientēties dzīvē un pieņemt taisnīgus lēmumus. Un tiešām izjust dziļāku pateicību par Dieva mīlestību un aizsardzību. Un izjust dziļāku pateicību par Dieva mīlestību un aizsardzību. Amen. Slava Dievam! Slava Dievam, mīļie, palūksim pēc šiem psalmu vārdiem. Tu, kungs, esi ķēniņš, tu debesu tēvs esi ķēniņš, lai līksmojas zeme, lai priecājas līdzi jūras salas lielā pulkā. Kungs, tu esi ķēniņš, lai līksmojas zeme, lai priecājas jūra un viss tās salas un viss lielā pulkā. Kungs, padebeši un tumsa ir ap viņu taisnība un tiesa ir kungs, tavu troņa balsti. Uguns iet tavā priekšā debes tēvs un sadedzina viņus apkārt. Kungs, ienaidnieks, Jēzu. Un Bībelē teica, ka viņi lidoja kā spieti, bet viņi izzista kā ērkšķi. Un mēs zinām, kungs, kas ir mūsu ienaidnieki. Visi šie ļaunie gari ne pret miesu un asinīm jācīnās, bet pret valdībām un varām, šiem tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Un palīdz mums, kungs, satvērt visus ieročus, Dievs, tavus ieročus, lai mēs varētu pastāvēt ļaunajā dienā, visu uzvarējuši pastāvēt, kungs. Halleluja, ka mēs uzliekam galvā šo pestīšanas bruņu cepuri, ka mēs paņemam šo gara zobenu Dieva vārdu, ka mēs paņemam šo vairogu, ticības vairogu, ar kuru mēs varam dzēst visas ļaunās, ugunīgās bultstēvs. Ja tavu svētība palīdz, kungs, ka viss, ko mēs darām savā dzīvē, mēs darām kā tam kungam. Paldies tev, Dievs!
Uguns iet tavā priekšā un sadedzinā visapkārt tavus ienaidniekus. Kungs, tavi zibeņi apgaismo pasauli, zeme to redz un trīc bailēs, kas, kungs, kā mēs arī, kā šodien skaidroju, kad tas viss simbolizē Dieva klātbūtni, Dieva varenību, amen, un ka visa radība ir pakļauta Dievam, slava Dievam, kalni izkūst kā vastā kunga, visu zemi augstā valdnieka priekšā. Debes sludina tavu taisnību un taisnīgumu, slava, un visas tautas redz tavu godību, slava tev, Jēzus, apkaunoti, lai kļūst visi debes tēvs elka tēli, lai tiek apkaunoti visi elka tēli. Kungs, tiešām visi šie elku tēlu kalpi, kas lepojas ar saviem elkiem. Varbūt šodien kāds lepojās ar jaunu mašīnu, ar savu elku. Kāds varbūt lepojās ar savu skaisto māju. Kāds varbūt lepojās ar to, ka viņam ir daudz naudas vai tā tālāk. Kungs, tie visi ir elki, un lai viņi tiek apkaunoti visi, Dievs, ka šodien lepojās ar kaut kādām āršķībām. Bet mēs šodien lepojamies ar savu glābēju, Jēzu Kristu. Paldies Tev, Kungs! Tavā priekšā zemojas visi elki, un Ciāne klausās un priecājas, un Jūdas meita līksmo par tavām tiesām, ak, Kungs. Jo Tu, Kungs, visaugstākais, esi par visu pasauli. Tu, Kungs, visaugstākais, esi par visu pasauli. Un Tu esi augsti pacelts pāri visiem dieviem. Slava Jēzum! Jūs, kas to kungu mīlat, ienīstiet ļaunu. Jūs, kas to kungu mīlat, ienīstiet ļaunu, un Dievs tev pateicos, ka Tu pasargās savu svēto dvēseles. Tu pasargās Tēvs Dievs savu svēto dvēseles. Un Tu izglābs mūs no bezdieva rokas. Tu izglābs mūs Tēvs Dievs no bezdievju rokas. Slava Tev, Kungs! Es pateicos, ka gaisma atspīd taisnajam. Gaisma atspīd taisnajam. Gaisma atspīd taisnajam. Un prieks atmirst tiem, kas sirdī skaidri. Aleluja! Lai prieks atmirst tavā dzīvē. Lai prieks atmirst tavā dzīvē. Priecājieties jūs taisnie. Priecājies, brāl, māš šajā dienā. Priecājies jūs taisnie par to kungu un teiciet viņa svēto vārdu. Mēs šajā rītā, debes Tēvs, mēs priecājamies par Tevi, Jēzu. Mēs priecājamies par Tevi, Dievs. Mēs priecājamies par Tevi, mīļais, dārgais, svētais gars. Un mēs katru dienu godinām Tavu vārdu. Mēs katru dienu godinām Tavu vārdu. Un lai sabrūk visi lāsti, un lai sabrūk viss, Kungs, debes Tēvs, lai tas viss tiek iznīcināts Jēzus Kristus vārdā. Kungs, lai katrs lāsts, kas ir izteikts par mūsu dzīvēm, Jēzu, debes Tēvs, tas viss ir salauzts varenajā nāceriešu Jēzus Kristus vārdā, kad atnāk finansiāli svētība par jūsu dzīvēm, ka jums vienmēr mājās pietiek un pāri paliek labiem darbiem, Tēvs Dievs. Kungs, svētī katru no mums Jēzus Kristus vārdā. Paldies Tev, Tēvs Dievs! Svētī katru brāli māsu varenajā nāceriešu Jēzus Kristus vārdā. Mēs noliekam šo dienu Tavās rokās. Pasargā mums no ļauniem cilvēkiem. Pasargā mums no sātana, dēmona un ļauno garu uzbrukumiem. Palīdz arī man, debes Tēvs, katru svētdienu uzfilmēt šo dievkalpojumu. Kungs, uzticams pie mazuma. Tu, Dievs, man iecelsi par lielumu. Un sātans preteklis, viņš cīnās par to, lai mēs neiet savā aicinājumā, lai mēs neiet tur, kur mums Dievs ir aicinājis, bet palīdz Tēvs Dievs, ka mēs katrs ieejam tajā aicinājumā no Tevis, Kungs, ko Tu esi mūs aicinājis. Un mēs vēlamies, Tēvs Dievs, mēs gribam būt Tavi trauki, Tavam godam, Tavai slavai, Kungs, Tavā namā, Jēzu.
trauki tavam godam un tavai slavai. Un es ļoti lūdzu, Jēzu, pieskaries, kam šodien ir vajadzīga dziedināšana, lai tavs dziedinošais svaidījums ieplūst brāļos un māsās Jēzu Kristu. Uzliec, kungs, savas caurdurtās rokas debes Tēvs uz brāļiem un māsām, ka viņi saņem šajā brīdī pilnīgu dziedināšanu pie miesas, pie gara un pie dvēseles Jēzus Kristus vārdā, kad atnāk dvēseles dziedināšana. Kungs, Jēzu, ka tu atbrīvo no miesas un gara traipiem. Jēzu, tikai tu mūs noliec savā priekšā bez krunkas, bez traipa, bez kādas vainas. Tāpēc, Tēvs, Dievs, lūdzos tavu svētību šajā dienā par savu ģimeni, par savu garīgo ģimeni, arī par savu ģimeni, par saviem bērniem, par savu sievu, kungs, par savu draudzi, Veikvildā, Tēvs, Dievs, kungs, lai tiešām ir svētība par draudzi, ka cilvēki nāk, ka draudzes telpas pildās ar cilvēkiem, ka mēs visi pielūdzam slavējam, lai tur ir mīlestības atmosfēra, ka mēs visi esam vienotībā, mīlestībā, mierā, žēlstībā, tavā gaismā, tavā slavā, ka tur ir tava mīlestība, kas ir piesātināta, ka viss šī draudze ir piesātināta ar tavu mīlestību Jēzus Kristus vārdā. Un mēs lūdzamies arī svētību mācītājiem Andrim Gārdinam, ka viņš brauks uz Pakistānu, tur ir tavu svētību, lai kungs tu apstiprini vārdu ar līdzējušām zīmēm, brīnumiem, ka aklie redz, ka kurlie dzird, ka mēmie runā, ka invalīds staigā, ka notiek zīmes un brīnumi, ka ļaunie gari iziet ārā stiprā balsī brēgdami un daudz paralītiķu un tīzli tiek dziedināto, liela līksmība valda šajā pilsētā Pakistānā, un lai liela līksmība valda brāļu un māsu dzīvēs, lai notiek zīmes un brīnumi, kungs atklājies brāļu māsu dzīvēs, ka viņi izjūt un sajūt tavu tuvumu Jēzus Kristus vārdā. Palīdz šodien katram, Tēvs, samīļo savā mīlestībā, svētī un vādi katru, kungs, Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Amen, Tēvs, Dievs, samīļo, svētī, stiprini, ka mēs ejam no ticības uz ticību, ka mēs ejam no spēka uz spēka, ka mēs ejam no spožumu uz spožumu. Slava, stiprini katru Dievs ticībā, lai arī šie raidījumi katru dienu, lai ir tāds stiprinājums brāļiem un māsām, gan man pašam, gan arī brāļiem un māsām, ka mēs viens otru stiprinām ticībā un ka mēs katru dienu varam godināt tavu vārdu, kungs. Godināt tavu vārdu. Teikt tavu svēto vārdu, kungs. Un priecāties par tevi, Dievs. Un ka tavs prieks, kas nāk no debesīm, piepilda mūsu sirdis, kungs. Piepilda mūsu sirdis, Tēvs. Tas piepilda mūsu sirdis. Jo tas prieks, kas nāk no debesīm, tas ir neatkarīgi no mūsu apstākļiem. Neatkarīgi no mūsu apstākļiem dzīvē. Lai tavs prieks pārņem mūsu sirdis. Amen. Man ļoti liels prieks vienmēr ir, kad cilvēki pieņem Jēzu par savu dzīves kungu glābēju. Un Salzgrība arī staigājot pa ielām, uzrunājot cilvēkus, ka viņi pieņēma Jēzu par savu dzīves kungu glābēju. Man bija tāds prieks sirdī, tāds debesšķīgs prieks piepildīja manu sirdi, ka cilvēki pieņem Jēzu. Un arī šajā rītā manu sirdi piepilda debesšķīgs prieks, jo mēs visi šajā rītā varam lasīt Bībeli, mēs varam lūgt Dievu, mēs varam pārdomāt šos psalma vārdus, mēs varam domāt un tiešām, kungs, ja mēs gribam spērt to soļus un dzīvot pēc tava vārda, ka mēs varam runāt par šiem soļiem, kā mēs varam spērt šos soļus, ticības soļus pretī Dievam, pretī tam kungam, pretī viņa tronim, noliekties pie viņa žēlstības troņa un saņemt palīdzību īstajā laikā. Amen. Amen, mīļie. Lai Dievs jūs svēties, jūs svētīšu un tiksimies jau atkal rītā raidījumā 15 minūtes Dievam. Šis bija kristīgs raidījums, kopā jums bija Ārmāns, es jūs arī svētīšu. Un paldies, mīļie, ka jūs pievienojaties. Paldies no visas sirds, ka jūs pievienojaties šim raidījumam.
Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums vienmēr. Un es to vienmēr saku no visas sirds. Es to vēlu. Un lai tas kungs jūs svētīdams svētī, lai viņš paplašina jūs robežu, lai tā kunga roka ir allaž uz jums, un lai viņš jūs pasargā no nelaimes, ka jums nav jācieš sāpes. Un visi kopā šajā rītā lūdzam. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Un ja tu neesi pieņēmis Jēzu par savu dzīves kungu glābēju, tad es šodien tev dodu šādu iespēju. Tu vari aizvērt acis. Šajā brīdī tu vari nokrist uz ceļiem, pacelt savus rokas uz debesīm un vienkārši saki to no visas sirds. Debesu Tēvs, es nāku pie tevis Jēzus Kristus vārdā. Piedod man manus grēkus. Jēzu Kristu, šķīstī mani, mazgā mani, tīri mani ar savām svētajām asinīm, ko tu izlēji Golgātā pie krusta. Jēzu Kristu, šī brīdī ienāc manā sirdī. Esi mans glābējs, esi mans pestītājs. Ar šo brīdi mana dzīve pieder tev. Jēzu Kristu, kristī mani ar svēto garu un uguni. Es tev pateicos, Jēzu, ka šajā brīdī mans vārds tika ierakstīts dzīvības grāmatā ar zelta burtiem. Paldies tev, Jēzu, kad mana dzīve šajā brīdī pieder tev. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Es tev apsveicu. Tu esi piedzimis no jauna, tavs vārds tika ierakstīts dzīvības grāmatā ar zelta burtiem. Un ja kāds atgriežas, Bībelē teica, tad debesīs ir prieks. Kāds cilvēks to arī noslēg šodien šo raidījumu, kāds brālis, kas šodien ir mācītājs, viņš būdams cietuma kamerā, viņam nebija neviens, kas pasaka šo lūkšanu, bet tur bija eņģeļi. Un viņi teica, vienīgais, kas tev var izglābt, ir izglābt Jēzus. Un ja tu lūgš šo lūkšanu, tu tiksi glābts. Un tad, kad viņš skaitīja šo lūkšanu, kad viņš lūdza šo lūkšanu, pieņēma Jēzu par savu dzīves kungu glābēju, viņš sadzirdēja debesīs lielu troksni. Viņš to nezināja, viņš vēlāk lasīja Bībelē, ka tad, kad viens grēcinieks atgriežas, tad visi eņģeļi debesīs priecājas. Un viņš tajā brīdī sadzirdēja lielu troksni, tāds gavilis debesīs, kad eņģeļi priecājās. Un tad šis cilvēks šajā cietuma kamerā, viņš teica, vai tiešām mani grēki, mani piedod. Es tur to mamma izdarīju, es tur to izdarīju. Un eņģelis paziņoja, tavi grēki ir piedoti. Amen. Tev tavi grēki ir piedoti. Un viņš teica, viņš 3 dienas raudāja.
Amen. Tas kungs attīra, tas kungs tīra, tas kungs šķīsta. Un viņš piedod visus mūsu grēkus, un viņš dziedēja visas mūsu vainas, un viņš izglāba mūsu dzīvību no pazudināšanas un vainago mūs ar mīlestību un žēlstību. Un Bībelē teica, ka pēdējā laikā viņš rakstīs savus baušus cilvēku sirdīs, un viņu grēkus un viņu netaisnību nepieminēs. Amen. Viņš izdzēsīs katru, un viņš ir izdzēsis katru grēku tavā dzīvē. Amen. Esiet svētīti, mīļie, lai jums brīnišķīga šī diena, un tiksimies jau atkal rītā raidījumā 15 minūtes Dievam. Esiet svētīti. Apsveic visus, kuri atdeva savu dzīvi Jēzum Kristum, un eņģeļi visi debesīs šodien priecājas par tevi. Esi svētīti. Lai jums Dieva miers jūsu namā, un lai Dievs jūs svētī. Lai jums brīnišķīga šī diena. Esiet svētīti. Mīlu jūs un gaidīšu jūs atkal rītdienas tiešraidē. Esiet svētīti.